Visiem labrīt! Labrīt! Mums pēdējais posms, cilvēki to mapīja ar tām dāvām kartēm un domāja, cik ātri beidzās. Nākošais gadu laikam jātais 12 posms. Bet viens otrs jau tā saka, vasara sapurgā. Labi, nekas nav mainījies. Vienīgi tikai tas, ka pēc sacensībām, ja kādam briesmīgi jāskrien, varbūt tā gluži neaizraujoties uz tiešām prom, pazērsim tēju, varbūt bišķi parunāsim. Es tikai nezinu, droši vien pēc apbalvošanas. Pacentīšos ātri visu sev kopā, ka šo to es paskatījos kopērtējums, kāds mums izskatās, tad es domāju, ka man pārāk ilgu laikus neaizņems. Līdz cikiem? Nu vieni. Tā līdz vieniem, jā? Jā. Tās labs tam iekšā braukt negrib. Kurš tu tāds ir? Ne, visi kādi nav. Emīli. Jā, man laiks izskatās, ka varētu būt labs un diviem gājām 12. Viņi jau no klasta var makšķināt, tā papildus. Laivi jau nevajadzēja ņemt. Jā. Tā kā... Mums te viens ar akmeni metīs visu laiku. Tā kā visiem nesakas, tad vienos gaidu uz sēršanu. Es būšu ezerā, Laiva būšu ezerā pa to lielo zilu atlastu, ja gribat, tad zvanat un satiksimies, sarunāsim koordinātus, kurus piebraukšu un pabraukšu. Šodien esam Kaņeri, Mama daba pēdējais posms. Pagaidām 2 zemmēri, pāris copes un tas arī viss. Bet, turpinam cīnīties. Apkārt arī neskatās, ka kaut ko vilktu. Vismaz nevērā ņemu. Kaut kas uzsita. Asars, pirmais začu. Maziņš, bet ir. Do 5. Atklājām rezultātu beidzot. Tur mums tas grūs tieši. Jā, līdz Citāda 150, tad varbūt minēts. Tā, turien sanā. Par saunu. Nevajag aizbūt? Atkal sīks, viņš. Laikam jau, ka nevajag. Tā izskatās, ka labais tāds sudrabs strādā bišķi labāk. Mēru mums vajag mēru. Likās jau, ka tagad būs kāds. Vēl zālēs ieslīdēt. Tā pretestība bija. Peļļāviens. Līdē? Neredzēju. Kāds spots ir? Kaut kā interesanti sanāca. Mēs te atrodamies. Piecirtu. Pie šitās salas. Jā. Piecirtu un viņi jau bija ārā no ūdens. Ir. Labs? Nē, zemēr. Cerams, kā asars. Ir asars, jā. Gandrīz jāankrojās, ne? Jā, es arī domāju. Nākošais metiens un ir vēl kaut kas. Varbūt pat bišķi smukāks. Ja līdaciņa te nav smuka, bet asars smuks. Uz to arī jāsāk krāt grami. Ēģu uzliku dropu, vai ne dropu, bet džigu. Uzreiz pirmajā metienā.
Nu, izskatās, ka mēs līdakai metam mieru. Slēdzamies uz asari, jā. Cik mums 3 zemēri bija? Vai 4? Ka nav, tā nav. Iziesim uz klāt. Tieši tā. Mailītis 100 kg arī var ies. Galvenais aktīvi viņi rekur, ja mēs viņu esam lokalizējuši super, mēs viņu velkam un viss notiekās. Всё, asari. Vešeķi. Tieši tā. Nāga drops. Jau pirmajā metienā uzreiz pat nenogribu. Viss aģi. Štēlē. Tāda arī bija taktika. Vispirms mēģinām uz līdaku. Līdaku neatrodam, uzreiz slēdzamies uz asari un ejam uz kvantitāti. Šeit par cik pēc svara nav pēc skaita un kaut kāda ierobežojuma. Tā tik vienkārši. Iepirku jaunu štēli. Mezgls vienamais aparāts. Un mezgla uzsiešana ir dana. Tas vēl ar visu nokošanu. Reāli. 2 minūšu darba aizstāja ar 10 sekundēm. Ja brauc copēt vienreiz nedēļā, un ja tev reizes 5 ir jāpārsienās, ja vēl ir augstums, vispārējais. Maziņi, bet... Šolkājam maziņi, man ir vispār super maziņš, bet nu, šodien mums... Ne. Šodien mums izskatās ne uz kvalitāti, bet uz kvantitāti ejam. Apkārt vismaz neesam redzējuši, ka kāds izvilktu līdakas mēru. Var jau būt, ka mūsu tehnika taisnosies, bet varbūt tieši attaisnosies. Jo pirmajā posmā arī izcēla tīru uz asari. Jā? Jā. Tikko bija līdaka, mērs pat izskatījās, bet par cik dropšots tad nokoda. Nu neko darīt. Risks pastāv tāds. Ceme! Pat cik sacens tā mēra līdaka daudz nozīmē. Asars palicis diezgan kūtrs, bet nu mēģinam. Pamainījās vēšo. Kaut ko lēnām krājam. Bet mēs zinām, ka viņi te ir. Nē. Viss atkal sākam atkost lēnītēm to kūtro asari. Ko viņš grib un ko viņš negrib. Gan to īsti pa asari nenosauksi, bet nu, šoreiz apstākļi spiež.
Nagoja šrimps aiziet uzdevumā. Nes man daudz asaras, vēlams liels. Tas arī tāda brīnumi. Tā ir trofeja no otra gala. Antitrofeja. Citādi var kaklā kārt. Varbūt tie būs izšķirošie grami. Nu, es domāju, viņi pēc tam izdzīvos, palaidīs apakā. Kaut kas bišķi smukāks. No jā, tas jau ir. Paņemt. Ai, bļāķi, nē. Taisnu nošķiroju. Nē, nemīs. O, Labs. krasavela. Tas jau ir smuks asars. Nu, pagaidām lielākais, bet nu viss ar dēli, jā, viņš sēž uz grunts. Nezinu, cik viņam tur ir grami, nav grami. Nu, arī tāds normāls. Nesies местность потянет. Nu. Ai, līdaka. Tāpēc ne no koda. Maziņ, jā, bet paņem, lai māneklis nenokoža. Mānekļus mums ar zelta vērtē. No. Žēl, ka nebija mērs. Nu, nevar jau visu. Tad jau mēs pēc tā varētu padomāt. Nu, jā. Sēt, ka jau tāda pasmagas atpalda katrā gadījumā. Asaris. Davai, paņem. Nu jau tādi Šeit ieklājīgi. jā, smukāk sāk man. Uzviens laiks. Kaut kas ir vēl pusotra stunda palikusi. Jāmēģina vēl vismaz kādu kilogramu piešalkāt. Viens spotiņš izšāva riktīgi labi. Edžam vēl nesen apgrieza līdaka. Nu, viss beidzam. Viss vēl palikuši 5 minūtes. Laižam uz bāzi. Mūsu loms. Re, kur ir mūsu loms? Cik tur ir? Nu, nezinu, varbūt 3 kg. Jāskatās, kā pārējiem būs gājis. Asara daudz, bet prasījās vēl kādas 2 mēra līdeciņas. Man viena bija laba nokoda, Edžam vēl 2 nokoda, un man arī vēl laikam viena nokoda. Kopvērtējumā mums 6. vieta no 17 komandām. Tā kā ir ok. Pirmo reizi Kaņierī būtu vakardien atbraukuši, bišķīt paskatījušies, kas te notiek. Sapratuši, būtu varbūt trīniekā tikuši. Tagad braucam pēc zivīm. Kulpinātām. Tālūk.